Bez uzņēmējdarbības vides atbalsta nevar eksistēt neviena sfēra. Svarīga sadarbība ir arī prakšu vietu nodrošināšanā un nepārtrauktā viedokļa apmaiņā starp izglītības iestādi un uzņēmumiem. Tādēļ nesen Zaļinieka arodvidusskola nolēma izveidot jaunu tradīciju – rīkot uzņēmēju dienas. Mēs pieņēmām tādu lēmumu savā skolā tāpēc, kad visi beidzēji, audzēkņi ir aizgājuši kvalifikācijas praksēs. Un prakšu vadītāji ir sapratuši, ka ir jāļauj ne tikai atsevišķi profesiju pārstāvju darba devējiem sarunāties savstarpēji, bet arī tikties vienu vietu un izteikt savas vēlmes, savus redzējumus, kā vajadzētu apmācīt jaunos profesionāļus un kā vajadzētu varbūt pilnveidot programmas. Un tāpēc mēs pieņēmām savā kolektīvā tādu lēmumu, kad veidot diskusiju ar sociāliem partneriem un visiem pārējiem darba devējiem. Zaļinieka arodvidusskolai ir ļoti laba sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem un organizācijām. Par piemēru noteikti var minēt Latvijas sausās būvs un apdares darbu uzņēmēju un meistaru biedrību, akciju Sadales tīkls un, protams, SIE Knauf. Mums iet ļoti veiksmīgi, es varētu teikt tā. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs runājam, mēs tiekam sadzirdēti. Kad mēs tiekam sadzirdēti, mums ir idejas, mums ir arī iespēja šīs idejas realizēt, un tāpēc tā arī zināms veiksmes tās, ka mums ir arī pozitīvi rezultāti. Tas nozīmē, šī sadarbības rezultātā mēs esam nevis kļuvuši nabagāki, bet apusēji bagātāki. Zaļinieka arodvidusskola saņēma arī dāvinājumu no bankas – datorus. Bet, protams, svarīgākais ir tas iegūms, no kura tu gūsti labumu ilgtermiņā, un tāds iegūms ir laba izglītība. Zaļinieka arodvidusskolā var iegūt mūrnieka, automehāniķa, elektriķa un grāmatveža profesijas. Tiek veidota arī jauna programma – restaurātora asistents.